Pasākuma laikā katrs dalībnieks nostājās skatītāju priekšā un rādīja savu unikālo talantu. Priekšnesuma galvenais uzdevums bija izraisīt sajūsmu un piesaistīt uzmanību. Joki, rokdarbi, porcelāna krūzīšu kolekcionēšana, ātra valodas apguve un citi. Mums liekas, ka tie, kas kāpj uz skatuves, parasti ir ekstraverti cilvēki, bet pieteikumos mums vismaz 2 cilvēki jau šogad vien pateica, ka viņi ir introverti un runā maz, un arī anketa ir īsa. Jābūt drosmīgiem, bet drosme nenozīmē vienmēr ekstraverts. Šogad pasākuma formāts esot nedaudz mainījies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad randiņu un dalībnieku izsole notikusi uzreiz pēc katra runātāja, bet tas radīs papildus spiedienu. Tāpēc šoreiz tika nolemts, ka sākotnēji visi dalībnieki prezentēs sevi skatītājiem un tikai pēc tam notiks izsole. Citi varbūt kautrējās, varbūt par mani nesolīs tā, bet nav bijis tāds gadījums, kad kāds cilvēks paliks bez randiņa. Ir gan tādi, kas ir gatavi mesties piedzīvojamies, un ir arī tādi, kas ir varbūt mazliet introverti, bailīgāki, bet tomēr grib izaicināt sevi. Tieši 1 mēnesi pirms Covida, un tas bija arī gada labākais pasākums, un atsaucība bija milzīga. Bet tad atnāca pandēmija, un pēc tam iekustināt cilvēkus bija mazliet grūtāk jau. Kāds no talantiem skatītājiem varbūt nebija uzreiz saprotams, bet tieši tas palīdzēja notikt savstarpējam klikšķim. Pāri rodas no tā, principā, no apmeklētāja, kurš tad nosola par šo cilvēku vislielāko naudas summu. Un neaizmirstam, ka šeit tirzniecība cilvēku nekāda nenotiek. Jo vairāk naudas tiek solīts, jo lielāks izredzes tikt uz randiņu. Pasākuma laikā skatītāji piedāvāja aizvien lielākas summas, lai iegūtu iespēju tikties ar izvēlēto personu. Augstākā likme bija 150 eiro. Es domāju, šitam veiksies, kurš noķers šito. Aiziet! Jā, aiziet! Pasākuma laikā valdīja izklaidējoša atmosfēra. Apmeklētāji atzina, ka šī ir lieliski iespēja gan iepazīties ar jauniem cilvēkiem, gan palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Man izsolīja, un naudiņu arī saziedojām Libertai. Pasākums bija izdevies no organizatoriskā viedokļa un vispārējā. Katru gadu dalībnieki mainās. Kopā šajos pasākumos piedalījušies 56 cilvēki. Gan dalībnieki, gan randiņu pircēju vidū 42% esot attiecībās. Organizatori uzsver, ka šādi pasākumi iedrošina cilvēkus un veicina ilgtermiņa attiecību veidošanos. Madara Štrause, Justs Kurvins, TV Kurzeme.